skatāmies, sāksim ar gūžu, nevis gūžu, bet iegurni, tad kas mums bija svarīgākās lietas? Pirmkārt, pie izmeklēšanas. Pirmkārt. Otrkārt. Kā būtu ar somatoskopiju vispirms? Ja, pareizi novērtēt iegurņu stāvokli un tad sākt analizēt, kas par problēmām. Pēc tam mēs pārbaudītu ko? Pēc somatoskopijas. Uzreiz ķertos muskuļiem. Kustību apjoms. Tad pagriezies atpakaļ uz muguras. Kustību apjoms. Atbrīvo kāju. Labi, sākumā mēs arī varētu palūgt, lai viņi aktīvi to dara, ja, un apstīties, cik daudz viņi var pievilkt, pieņemsim klāt, cik daudz viņi var nolaist uz sāniem, attiecīgi, kāda viņai ir abdukcija un addukcija. Ja. To visu mēs varam apstīties. To arī varam apstīties pasīvi. Vai kustība brīvi aiziet līdz krūškurim, otrs jāskatās, vai šī te kāja neceļās augšā. Ja viņa ceļās augšā, tas nozīmē to, ka iegurnis ir jau kustībā līdz galam un būtībā ir atdure un līdz ar to vēl kās klāt. Un tad būtībā arī kustība apjoms tālāk nav iespējams normāls. Pastāv iespēja, ka arī ir saīsināts priekšējās grupas muskuļiem šeit. Ja šādi mēs astamies kustību apjomu, tad fizioterapijas pamatos arī ņēmām kustību apjomu, mēs zinām, cik ir jābūt. Cik ir jābūt? 140, nesāp. Tātad viens ir kustība apjoms. Nākamais ir tas, ja mēs zinām, ka šī fleksija, tas nozīmē, ka ekstenzors ir iestiepts. Tātad mēs būtībā varam apstīties uzreiz šo te gluteus maximus garumu. Tātad viņš ir normālā garumā, jo viņam var kustība apjoms ir pilns un viņa var būtībā līdz krūškuriem brīvi aiziet. Kustība beigu atdure vēl ir mīksta. Ja, ja es virzītu tos tur, kas tad ir? Mēdījus. Tos mēdījus. Šitā sap, ne? Tātad tas ir viens. Ja es virzītos šādā kustību virzienā, ko es varētu pastīties? Adduktoru. Nē. Adduktorus gan, bet kuru? Kurš stiprināts pie sēžas kaula? Magnus. Tātad šādi te savukārt mēs skatītos visus pārējos. Un gracili šeit. Ja. Tāpēc, ka viņš ir divlocītā muskulis, tad ar taisnu kāju būtu jāskatās. Tālāk par kustību apjomiem, tad mēs varam, protams, apskatīties šīs tā rotācijas vēl, ja, kā viņi kustās. Tikpat labi to var darīt šādi. Ja. Nostīties, vai ir sāpīgs, vai nav, uzreiz teikt, jautātu pacientam, klientam, kā viņš jūtās. Ekstenziju mēs taisīsim guļot uz vēdera, abdukciju mēs varam šeit skatīties, bet jāstāsta, lai arī neiet izteikti ārējā rotācijā. Kas taisīs ārējā rotāciju šeit? Atbrīvotāju. Laterālā tas... Viņš nav ārējais rotators. Iliopsoas. Ir viens, varbūt, es skriešu notikumiem pa priekšu, nav jums bijusi neiroloģija vēl, bet ir tā, drogi ar sāniem, ir tāds neiroloģiskais tests kā Lasega tests. Ar viņu palīdzību var noskaidrot, tātad, kas ir par problēmu, vai tā ir neiroloģiska, vai tā ir tīra muskuļu problēma. Tātad runājot par apakšiem krūšiem te jostas skriemeļiem, būtībā uzdevums ir celt taisnu kāju augšā. Un tagad mēs pastīsimies lēnām celt kāju augšā. Labs vienu, ok, nolaižam otru. Ja. Tātad pirmkārt, ko mēs varam noteikt, ja viņa var pacelt pati brīvi līdz 90 grādiem, tas nozīmē, ka hamstringa garums ir ok. Ja, tas ir viens. Ja, otrs, sāpļas viņai nebija, tātad viņiem kādas tur neiropātijas, nekādas tur problēmas, tiem diskiem nav. Un skriemeļiem nosacīt nav problēmas, vienkārši nav izteikti patoloģiski, nav nekādas trūces bijušas vai ir. Kas tad?
vēnām būtu saistība tādā ziņā, ka, ja ir muskuļu tonus palielināts, tad ir saspringuši muskuļi, līdz ar to venozā attec varbūt traucē. Un šajā bija neiroloģijas apskata, bet galvā tikai. Nu, tur ir saistīts vēl ar limfas atteci un vēl visādām lietām. Tātad, ja viņa man celtu šeit un teiktu, au, tad es jau domātu, ka jau zemākie skriemeļi, jau kaut kas viņos nav riktīgi, tad kaut kāda neiroloģiska pazīme. Nākamais viņai jau var būt izšies iespiedums, un tas arī pie zināmiem grādiem parādīt, ka tas tieši izšies. Jā, par tiem grādiem jūs precīzāk stāstīs neiroloģijā. Ceļam augstāka segmenta, tā tad varētu būt pie vainas, bet atkal tikai jostas daļa. Un ja viņa nejūt sāpes un nejūt nekādu šāvienu pa kājām, tas nozīmē, ka viss ir ok, bet ja viņa tālāk nav pacelt, tas nozīmē, ka hamstringi ir īsi. Fizioterapijas pamatos, kad ņemsim garuma testus, jums viss vēl paliks skaidrāk. Jo tad mēs arī pēc tam ņemsim stiepšanas muskuļiem. Tālāk atkal apstamies simfīzi, atrodam, vai ir vienā līmenī, jā, vai viena ir augstāk, viena zemāk. Tas ir viens. Kāda bija nozīme tam, vai viņa augstāk vai zemāk viena puse? Ko tas liecina? Deviācija. Rotācija, jā, bet par to, ka arī simfīze ir nospriegota, iestieptā stāvoklī. Un arī var radīt sāpes. Tātad tas ir skaidrs, jo locītavās ir sāpju receptori. Ja ir sāpes, tad tās sāpes var arī izstaroties uz citām daļām, arī uz cirkšņa reģionu, un bieži vien arī cirksnī ir dažādas sāpes, un tad mums atkal jāatcerās par inguinālo saiti, kas bija no asis uz šo te pubikālo pauguru. Jā, tad mums viņu jāsapalpē, jāatrod uz ceļš, kā viņu aiziet uz turien. Tālāk atceramies, ka zem šīs saites mums, jeb šo latviski cirkšņa saites, atrodās muskulis iliopsis psoas un pectineus. Tad jāsapalpē arī viņi, vai viņi nav jūtīgi, jā, sāpīgi. Tikpat labi, tad mēs pie vizuālās apskates konstatējam, ka ir inklinācija, tad jau ir rectus femoris, piestiprinājuma vietas ir jāatrod un jāsapalpē. Jā, tālāk, ja mums ir aizdoms, ka pats muskulis viss savilks, tad izpalpējam muskulis. Jā. Tad būtībā atkal iziesim tam pašam cauri. Pagājušreiz vēl no priekšas, tātad, vēdera muskultūra ok, reti kāda sāpīga, bet, ja mēs runājam par ribām, tādi gan mēs varam apmēram šo ribu reģionu izpalpēt. Bieži vien tur atrodās tieši ribas maliņi. Vēl, kas runājot par ribu malām, šeit atrodas limfas ceļi. Bieži viņi ir tieši tie sāpīgie punkti, nevis tur paši piestiprinājumi vietas muskuļiem. Tā limfas attec, limfas attec var traucēt, būt arī tāpēc, ka ir kaut kādi trigger punkti cīpslās pašos muskuļos. Ir bieži vien, ka tie paši ceļi ir sāpīgi limfas attec, līdz ar to mums viņi ir jāpastrādā. Tā uzmanīgi, jo ribas diezgan jūtīgas ir, tad attiecīgi nepatīkams sajūta ir. Par gužas locītavu, par kustībām vēl viņā, kā tādā mēs varam kustināt viņu arī šādi, nedaudz paspiežot uz leju. Tad sataustam viņu, mēģinam sajust, kā jūs varat izkustināt. Tad spiediens uz leju. Tieši tāpat uz augšu, tikai piefiksējam iegurni. Mēģinam izkustināt. Arī var to darīt. Pavisam vienkārši šeit saņemot pašu trohanteru, atrodot un paspiežot uz leju. Tātad par palpāciju vēl runājot, ja mēs runājam par gužas locītavu, tad noteikti izpalpējam trohanteru no visām pusēm. No mugurpuses, no priekšas, no sāniem, no augšas. Tad arī attiecīgi mēģinām sajust, kur tad ir lielais paugurs, pie mazā paugura būs ļoti, ļoti grūti tikt. Kāds grib mēģināt uz priekšu, kakliņu varam mēģināt sajust, kur viņš ir. Varbūt, un, protams, salīdzinām vienu pusi ar otru pusi. Pagriezies lūdzu uz vēderu. No mugurpuses, tātad mums atkal ir saites, ko mēs pagājušajās ņēmām. Atceramies, kā saites mums gāja un kuras nosaucam. Ilia lumbārā, vēl sakrotuberālā un sakroilija.
vertikālā. Kur kādā virzienā iet sakroilikālā locītava, nevis locītava, bet saite? No sakruma No sakruma uz īliju. Jā. Visam vienkārši. Tāpēc, ka nosaukums jau mums atkal saka priekšā. Tātad sakrum un īlija. Viņš ir kaut kur šeit. Šī saite bija visgrūtāk atrodamā, jo gluteus maximus mums te priekšā. Bet, ja mēs izpalpējam, viņš tā kā nav sāpīgs, bet mēs jūtam, ka tur kaut kādas bumbiņas ir saitēs, bet tāds bumbiņas, tad mēs domājam, ka tas varbūt tā problēma ir tieši saitēs. Mēģinām atrast. Tālāk, ilio lumbārā saite. Viņai tātad bija tātad no L5, jā, virziens uz īliju. Tātad atrodam zarnu kaulu spārnu un ejam lēnām uz šo te mugurkaula pusi, uz sakrumu pusi. Un tur, kur tā kā sakrums sākās, tajā vietā bišķiņ mēģinām, sākotnēji viegli uzspiežam, pēc tam bišķi stiprāk. Un jūs varēsiet sajust citreiz tā kā, ir tā kā tāda pārlecoša sajūta arī tā kā pie sakrotuberālās saites. Jā, tāda viegli saitītas var sajust. Vat jūti kā? Tad lēkā. Tas tā kā bumbulīts tāds. Un to jūs varat sataustīt. Jo dziļāk jūs neatradīsiet neko, tāpēc, ka tālāk viņi pāriet tajā lumbodorsālajā fascijā un no priekšas sakroīlijā priekšējā saitē. Un savienojas ar muskuļiem. Līdz ar to tā ir tā vienīgā vieta, kur jūs īsti viņam varat tik klāt. Tālāk mums ir sēžas paugurs. Attiecīgi atrodam sēžas pauguru un mēģinam atkal sajust to saitīti virzienā uz sakrumu. Citiem viņu var izteikt tā kā pārlec šajā te daļā. Un citiem atkal būs krietni vien grūtāk. Varbūt jau arī sāpīgi viņu. Un atceramies, ka tur bija no saites, pie pašas saites stiprinās mums gluteus arī. Un aiz viņas ir bursa. No bursas sākās, no būtībā pašas saites turpinājums ir biceps cīpsli. Ja? Tad varam braukt arī zemāk pa šo pašu pauguru un mēģināt sataustīt, kur sākas biceps cīpsli. Nu, tur arī var citas cīpslis sākās. Un tātad, ja mēs, cilvēku strādājam un noskaidrojam to, ka tur tāda muskuļi pie vainas, pastrādājam muskuļiem, un hops, skaidrs, nav nekas, tāpat sāp, nekas nav mainījies. Tad muskuļu vaina nav. Mēs domājam saišu vainu. Ja? Tad mēs taisīt to mobilizāciju, ko pagājušajā reizē. Bet pirms mobilizācijas parādīšu vēl, kā varam mobilizēt pašu sakroilikālo locītavu. Atceramies, bija notācija un kontranotācija, ka nāk atpakaļ. Viņi var būt sāpīgi arī, bet ja jūs gribat vairāk izkustināt pašu gūžu kopā ar īliju pret sakrumu, tad nofiksējam sakrumu un šeit ceļam uz augšu kāju. Līdz ar to notiek pretkustība. Šo roku jūs spiežat uz leju, šo velkat uz augšu. Tagad sagriezies uz muguras. Un par saitēm. Tātad 3 saites. Šeit mums bija. Kas saiti? Sakroīlija. Tātad virzienā uz turieni, kā mēs novietam kāju. Citas sūdzēsies izteikt par nepatīkām sajūtām cirkstī. Nav izslēgts tātad, kad problēma ir rectus femoris vai ilia psoas vai paša inguinālā saite. Ja? Virziens starp plecu un gūžu. Tuberālā. Tāpēc, ka tuberus šeit, šī adikuma, sanāk, ka mēs viņu attālinam no krustkaula. Jo es aizgāju virzienā šeit, līdz ko es spiežu, tas sanāk uz turieni, nozīmē, ka es vēl vairāk viņu attālināšu. Un tad ir mums ilio lumbārā. L5 ilija. Šādas šīs šķiedras tā kā viņi ir. Un virziens uz turieni. Kas vēl? Trakcija.
vienu kāju varam pavilkt. Varam vilkt aiz abām kājām. Cik ilgi turēsiet arī? Minūti, 2, ilgāk jau neturēsiet. Ja? Bieži vien šo te var izmantot ne tikai pie gūžas problēmām, bet pie mugurkaula problēmām, jo forši atvieglo šīs te facetu locītājs. Ja? Tikai nevar vilkt te, šeit, bet jāceļ augšā, lai iztaisnotu jostas lordos. Vēl izmantot tādu lietu atbrīvo kāju. Un tas ir gan ne jums. Sakāt to arī šādi. Gan gūžu, gan celīti. Otru arī vajag. Vilks uz vienu pusi tagad. Un tad mums ir tas, pagriezies uz ledera. Atceramies vēl šo variantu. Tagad lūdzu pacel lēnām kāju. Kāda bija secība? Mugurā, glutevs un pēc tam... Mēs piefiksējam tagad, kad ir mugura, hamstringi un tad tikai glutevs. Labs jautājums. Kāpēc tā? Glutevs funkcionālais. Jā. Runājam par lietām, ko mēs zinām. Tas ir viens no iemesliem, ja? Bet labi, ja jūs sakat funkcionālais, pārbaudīsim. Paspied lūdzu kā aiz augšu. Spied. Viss ok. Funkcionālais strādā. Dinamisko anatomiju zinām. Motoro kontroli zinām. Kas šis te ir secīgā ieslēgšana? Kā to sauc? Kustības stereotips, tieši tā. Tas nozīmē, ka viņa ir apguvusi šo te kustību stereotipu bez glutevs ieslēgšanās. Tas nozīmē, ka tagad varam pamēģināt pieliekties visi nedaudz uz priekšu un pieliekam rokas pie dibena. Dibens saspringst? Nē. Bet viņam būtu jāsaspringst. Nē, ja tu speciāli to darīsi, jā, bet tā ir apzināta kustība, tas nav zemapziņas līmenis. Tātad tas nozīmē, ka ir šis izjautais kustības stereotips un viņš negrib slēgties, līdz ar to viņš ikdienā jums reāli nestrādā. Trenēt jūs viņu varat, jo viņš ir funkcionāli spēcīgs, bet tolka no viņa nekāda, jo viņš tur nekustās. Un tad bieži vien ir tas variants, cik viņš nav iesaistīts, viņš ir vienkārši vājš. Reāli fiziski vājš. Otrs varbūt ir nedaudz nokarājies meitenēm un džekiem dibeni dēļ tā, ka viņš nestrādā. Pieņemsim, ja jūs tagad viņu trenētu, ja, jūs viņu varat uzkačāt forši, viņš labi padodās trenēšanai, bet atkal, līdz ko jūs izējat no tās zālītes ārā, viņš jau jūsu kustības stereotips izjauts. Viņš nestrādās tāpat, jūs viņu varat uzkačāt, cik jūs viņu gribat, bet ikdienā viņš jums nepalīdzēs. Izņemot, ja jūs laiku iedomāsiet, te man jātur, šeit man jāsasprindzina. Liecos, katreiz pieliekšanās, izdaram tā, un tā lēnām garā jūs to dabūsiet gatavu. Ja? Un arī pie vingrinājumiem vienmēr būs jāsāk domāt, tagad jāizdara tas, un tā tikai es taisu vingrinājumu. Un līdz ko to jūs izdarāt, jums jau lēnām zemapziņā jūs iesēdināt sēklu, jābūt stingram. Tur ir savu dibenu. Un tad lēnā garā jūs panāksiet to. Otrs variants, saliecam kāju, un tagad paceļam uz augšu. Tagad uzreiz viņš baigi forši šancē. Kāpēc? Viņa sāk domāt par to jau. Nē. Hamstringi saīsināti pirmkārt ir. Līdz ar to tā svira viņam ir nepateicīgāka, lai celtu, un tāpēc uzreiz glutevs grib slēgties iekšā. Jā. Bet ir vēl gadījumi, tie ir paši sodīgākie, ka mēs ceļam ir šeit, un te vispār nav. Ja? Ir šitā, un te arī nav. Vai ir šitā. Tas nozīmē, ka fiksatori ieslēdzās pēdējā vai vispār neieslēdzās. Tas nozīmē, ja viņi neieslēdzās, un tad ir čau auzes, te nekas mugurkaulu nestabilizē. Viņš ir brīvs, un tad beigās muguras problēmas lielākoties. Ja viņš arī beigās ieslēdzās, tad arī jau
Lielākoties jau visi sūdzās par muguras problēmām. Nākamais, protams, jāskatās, kas ir iegurņa rotācija, jo pie šīs kustības iegurņas jau ir sarotējis uz priekšu. Hamstringi ir izteikti pārslogoti, un viņi jebkurā gadījumā slēgsies iekšā pirms gluteus. Tālūk. Un tad ir vēl viena lieta, kā kāju garums. Apgriezies muguras. Kāju garums mēs mēram tātad attiecīgi no asis uz potīti. Piekrītam? Būs ok? Tā izmērīt. Pietiek? Pilnīgi pareizi. Mēs esam gudrāki cilvēki nekā grāmatās uzzīmēts. Iegurnis var mums kustēties, pareizi? Kā tad var gudri cilvēki domāt, ka šīs izmērs būs vienāds visu laiku? Ja šeit var atšķirties par centimetru un 2, viņi uzreiz teiks, ka kāju garumi ir atšķirīgi. Tas būs pilnīgs muļķības. Profesors teica man, apmēram 1% no 1000 iedzīvotājiem plus mīnus varētu būt, ka viņiem ir patoloģiski šie kāju garumi. Pārējiem visi ir 99% problēma šeit. Tātad tas ir viens variants. No asis vēl ir naba. Naba kāda mums neatrodās pa vidu, tad skaidrs, nevar pret viņu. Simfīze. Simfīze arī novirs, kurā vietā tad liks pa vidu viņai, ja viņa šitā te stāv. Nu nevar, nederēs. Tāpēc labākais variants ir trohanters un potīte. Būs visprecīzāk. Jo, pieņemsim, līdz grīdai mēs arī īsti nevaram mērīt velvju dēļ. Ja. Un tas var izmainīt, ja man būs saplecināta pēda. Līdz ar to man var tikt izmainīts šis pēdas stāvoklis, arī atšķirsies garums. Tālūk. Tātad jūsu uzdevums iziet šodien visam cauri un mēģināt izfīčot, kas ir par problēmu. Jautājums, kas var